pacietīgi, mēs spējam paciesties, mēs spējam būt kontrolēti, Dievs. Es Tev pateicos, ka tas ir Tavs gars, kas mūs maina un veido. Es lūdzu, Dievs, ka tas vārds, ko mēs šodien runāsim, lai tas dziļi iesakļos mūsu sirdīs, lai tas rada mūs atkal kaut kādu jaunu dimensiju, rada kaut kādu jaunu pagriezienu šķautni mūsos, ka mēs spējam ieraudzīt, kur ir tās jomas, tās sfēras, kur mums vēl vairāk vajag iepildīt Tavu garu. Dievs, piepildi mūs šajā dienā. Tēma ir garīgā izaugsme. Un rakstvieta ir Galatiešiem 5, 22, 23. Tātad, un te ir rakstīts, bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Pret tādām lietām nav bauslības. Mums ir vajadzīgi gari augļi. Un ja es skatos uz šiem gara augļiem, tad interesanti, kad es parasti aizbraucu uz Līgatni, un es tur ar sievastēvu runāju. Nu, mēs tā runājam. Viņš tā nopūšās, viņš saka, zini, viņš saka, dzīvē, zini, ko vajag, viņš saka, mīlestību vajag, tas vienmēr pietrūkst. Viņš saka, un es vienmēr lūdzu, lai Dievs piepilda to mīlestību, ka mēs spētu mīlēt, tā kā bez kaut kādiem nosacījumiem, ja, bez kaut kāda apakšteksta, ja, ja kaut kādiem, nezinu, labuma. Bez kaut kāda labuma gūšanas, ja. Tu man izdarīji, es tev tāpēc mīlu, tu man neizdarīji, es vairs tev nemīlu, ja. Un tas ir īstenībā tas ir ļoti grūti no vienas puses, bet tas nav neaizsniedzami, ja. Es domāju, kad ir cilvēki, kuri arī staigā tajā mīlestībā, un viņiem nav rūgtuma, ja, viņi ir patiesi, viņi ir laipni, viņi ir tādi labprātīgi, ja, uzticami, ja, lēnprātīgi un atturīgi arī tai pašā laikā, ja, tādi. Un, ja man būtu jāskatās uz visām šīm gara augļu izpausmēm, es nevarētu teikt, ka es esmu 100% tajā visā iekšā. Izpildu visu. Jo es mazliet esmu tāds, man ir ģenētika no Pētera Bībeles. Mācekļi Pētera. Jā, mācekļi Pētera, un ja jūs zināt, ja, viņš vienmēr gribēja Kristu aizstāvēt, ja, un vienmēr viņš metā, tad viņš ņēma zobenu un cirta ausi un visādi, ja. Un man arī dažreiz man ir tā, kad ja es redzu netaisnību kaut kur, ja, tā kā gribās Jēzu aizstāvēt, ja, bet mēs jau zinām, ka Jēzus pats sev var aizstāvēt, ja, ka viņu nevajag aizstāvēt, ja, tur cirst un nezinu kā, ja, tur, kad par to nevajag satraukties, ka mēs bieži vien pārspīlējam ar to savu aizstāvēšanu, ar to savu, ja, tādu, ja, mēs bieži vien kaut kur, ja, esam, tādi, tā kā apgrēcinamies pat, ja, kad Jēzum beigās ir jāsalabo tas, ko mēs tur sagraujam, ja, pa ceļam. Savāram, jā. Un es noteikti varētu teikt, ka daudzas no šīm lietām, kas jau šeit ir minētas, ja, kad viņas manā dzīvē vēl aizvien spēcīgāk un spēcīgāk vajag. Un dažreiz man ir tā, ka esmu ievērojis, ka man ir tā interesanti, ka no šīm gara dāvanām man, kad ik pa laikam man tās dāvanas darbojās kaut kā, vienā brīdī tā darbojās, un otrā brīdī tā darbojās. Domā, kaut kas atpaliek? Tā kā. Nē, bet kaut kā, piemēram, ir tāds mirkļi man vienkārši, ka es mīlu visus. Nezinu, vienkārši mīlu un visus. Un tad atnāk tāds brīdis, ka es atkal nevienu negribu redzēt. Liekas, jā, tāds kaut kāds tāds abstrakts, jā, kaut kas tāds. Bet citā, jā, kaut kādā mirklī man atnāk miers. Tajā brīdī, kad vajadzētu, jā, nenormālam hausam manā dzīvē darboties, jā, es vienkārši apsēžu tā kā Jēzus laivā, jā, tāds miers. Neklā patīk, ka ir tāda kristīgo biznesmeņu kustība, ja, šeit Anglijā, un tā vadlīnija, ko viņi katru reizi iziet cauri, ir tieši šī rakstuvieta. Un ka tā ir tāda kā tāds lineāls, tāda mēraukla, pēc kā tev vajadzētu iziet cauri un paskatīties,
kā man šajā nedēļā ir gājis ar mīlestību, kā man šajā nedēļā gāja ar pacietību, kā man šajā nedēļā gāja ar žēlsirdību. Un kur ir varbūt kaut kur tā skala, varbūt uz augšu vai uz leju, un tā kā varbūt kaut kur kaut kas izkrits vai pazudis, un kā es to varu dabūt atpakaļ, jo tā ir tāda Dieva gara pilnība. Te rakstīts viens auglis, tas ir, tā kā varētu domāt par mandarīnu, ja? Ka tur ir viens auglis, bet tur ir iekšā vairākas daļiņas, kuras rada to skaisto, garšīgo buķeti kopīgi. Un man liekas, jā, ja mēs tā spētu katru dienu par sevi aizdomāties, Dieva gars, kā tu šodien izpaudies manī, bet arī varam par to lūgt un katru dienu atcerēties un teikt, Dievs, vairo manī varbūt šo vai šo daļu, kur man varbūt pietrūks, vai es piekliboju kaut kā. Un tas ir, un pats labākais, tur tālāk teikts, ja, kad, ja mēs staigājam garā, tad, ja mēs dzīvojam garā, tad arī staigāsim garā, un kā tu vari savaldīt sevi, ja? Tātad vairāk piepildīties ar Dievu garu. Tā ir tā atslēga, kā tu vari nonākt atpakaļ, ja tu esi izkrits vai pazudis no tā. Vienkārši nāc atpakaļ pie Jēzus, nāc atpakaļ pie tās lūkšanas, nāc atpakaļ svētā gara un prasi, Dievs, tu redzi manu situāciju, tu redzi man nemieru, vai tu redzi man kaut kādu vēlmi darīt kaut ko tādu, kas būtu pret tavu garu. Un kā Jēzus, ka Dieva valstība ir jūsu vidū, ja jūs esat mīlestībā, ja jūs esat šajās izpausmēs, gara izpausmēs, tad citi redzēs, ka Dieva valstība ir jūsu vidū. Un iepriekšējos pantos ir uzskaitīts vesela svītra ar lietām, kas tevi neieved Dieva valstībā un kas tev patiesībā ved prom. Un tas risinājums ir tieši nākt atpakaļ pie Dieva un teikt, Dievs veido mani, maini mani, svētī manu dzīvi. Jā, jo tas mērķis ir Dieva valstība. Man kādreiz likās tieši tie vārdi mīlestība, miers, lēnprātība, atturība, es viņam liku lielu tādu fokusu, es viņus kultivēju sevi un es pie tā domāju, un tad Svētais gars atklāja man tā rakstvietē pavisam citu virzienu, kā es viņu ieraudzīju. Viņa sāks ar to svētā gara augļi. Jā, auglis. Jo vispirmām kārtām mums jābūt gatavai augsnei, jābūt gatavai sēklai, un tad jau tikai tie augļi nāk. Un kas tad tie augļi ir? Tie ir tie visi, tā mīlestība, prieks. Es pie sevis sāku to tā kā apzināties, ka ja manai sirdī nav tā augsne, tad arī tas auglis nevar būt. Tad arī es nevaru izjust to mieru, tad es arī nevaru staigāt tajā. Man bija problēmas ar pacietību. Man bija liels problēmas ar pacietību, man likās vienmēr, ka man vajag kaut tādu. Man jau vakar jau bija jābūt visam gatavam. Es ticu, ka mēs katrā jomā varam būt labāki, bet es esmu priecīga par to, kur es tagad esmu tajā pacietībā. Bet kāpēc es to saku? Es ieraudzīju šo rakstvietu no tā, ka svētā gara augļi, bet lai līdz tiem augļiem, tā kā jebkurš mēs tiktu, mums ir jābūt vispirms tai augsnei, tai sēklai, mums ir jākop, mums ir viņi jārūpējas. Un tas viss ir no mūsu sirds, no manas sirds. Jā. No manas sirds, nevis no tā, ko es varbūt daru vai kas ārējais, bet tas ir no manas sirds iekšē. Es vakar kā reiz runāju ar mammu par to, ka viņai jāstāda tomāti. Ka vajag iesēt tomātus. Un viņa domāja, un tagad es būšu prom 3 nedēļas, un kas tos tomātus tagad pieskatīs, jo tā augsne ir, viņa teica, tas nav tā, tu vienkārši iesēji sēkli un aizbrauc. Viņa saka, tur vajag, tā kā tāda dzīvnieciņa, ja? Skatīties, kā viņiem tur ir, vai viņam augsnīt nav pa sausu, vai tur jau nav pārāk pārpludināts, un tā kā vērot to temperatūru un to zemes kondīciju. Jā, to zemes kondīciju. Tas ir tieši tāpat arī mūsu dzīvē, jebkurā jomā, jebkurā vienalga attiecībās, finansēs, darbā, bērnu attiecībās, tas ir jebkurā vietā, un tad mēs veidojam. Tātad mēs nonākam pie tā paša galvenā panta, kur teikts, ka raksturvietas, ka viss sākās ar mūsu sirdi, jo dzīvība rosās no mūsu sirds. Un tad mēs tos augļus varam saņemt, ja mēs to augstu esam sagatavojuši. Viss ir skaisti. Man sākumā likās, ka man ļoti patīk tā rakstvieta, kad es tikko atnācu pie Jēzus. Man likās, tur tik daudz ir mīlestība, miers un man taču ir. Bet tad, kad mēs dzīvojam vairāk un vēl vairāk tuvojamies Jēzu, viņš vēl vairāk atklāja mums. Es ticu, ka tur man vēl būs vēl daudz atklāsmes par šo rakstvietu vien tikai, ja? Bet tas ir tā, jā, ka mūs, kā Jēzus teica arī,
pēc augļiem es jūs pazīšu. Un līdz tiem augļiem mums ir process, mums ir ceļš caur sevi, caur savu sirds stāvokli. Jā. Un tas arī par Pēteru 3.18 tieši arī par procesu, jā. Ka izaugsme ir process, nevis viens mirklis tātad, bet audziet mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus žēlstībā un atziņā. Nu jā, un tu nevari vienkārši pateikt, man ir augļi, jā, jo Ja citi tos neredz. Ja tikai citi dažreiz to var redzēt, ir tādi fake augļi. Es esmu redzējuši. Es gribēju teikt, var jau būt, bet iekšatēs viss tur ir pelēks. Nē, es vienreiz uzgrābos uz tādiem, bija tādi salikti augļi. Tādi ābolīši, bumbierīši, un es pienācu klāt, es domāju, ka tas ir īsts, bet tie bija fake tādi, jā. Plasmas bija tādi, jā, un es domāju, kā var uztaisīt tik smuki, jā, es domāju, tik pilnīgi es uzķēros uz tā, jā. Vai nu arī, dzīvais Arī, jā. Pārgriežot, tu vienkārši viņš jau ir izpūst no Avokado, piemēram, cik bieži. Jā, vakar es arī, piemēram, kartupēs mizoju. Bija smuks kartupels māris, un es sāku viņu griezt, jā, un tur viss iekšēji sapūs. Un es tik daudz gribētu, lai tas nekad nebūtu ar manu ģimenes locekļiem, bet tas ir tik svētīgi, kad mēs varam būt patiesi, sulīgi, garšīgi, apetelīgi. Tad varam viens otram iedot tādu apetīti. Kad skaties uz mani un tev gribas arī, un es skatos uz tevi, un man arī gribas no šito augli, zini? Kādu sēkliņu vismaz. Tas ir tik interesanti, vienalga kaut vai darba jomā, vai tavā priekā, vai tavā mierā. Un man gribas kādu maz sēkliņu, vai tu man vari padalīties. Un es jau redzu to tevī. Ja? Un tas ir no iekšienes un ārienes, un tas ir forši. Mēs varam tā kā arī viens otram palīdzēt augt tajā. Tā iekrita, nē, jums varbūt kaut kas iekrita tāds, ko jūs gribat pateikt, tā papildināt, jā. Par augļiem runājot, jā, es domāju to savu dzīvi, kad atdevu savu dzīvi Kristum, un es jau pašā sākumā sapratu, kad ir dažādi, tur kristieši runā, kad saka, ka tu jau uzreiz kļūst par kristieti un tev viss izmainās, tu jau esi cits cilvēks. Bet es redzu, ka tas ir, tā kā process viss dzīves garumā, kad Dievs darbojās, ka viņš strādā visā pie tevis un ka viņš arī tos augļus audzē, kad es agrāk, piemēram, domāju, tā kā pats visu izdarīt, tā kā lasīju Bībeli, un tad es domāju, tagad es ar saviem spēkiem piepildīšu visu to, kas tur Bībelē rakstīts, vai es tagad nesīšu augļus. Un tad es centos, un man nekas nesanāk. Es nevaru tos augļus nest. Un tad es saku, Kristus, nevar Dievu vārdu piepildīt. Man nav, es nespēju. Un tad man tāda klusa balss, Kristus teica, darīsim to kopā. Iesim kopā to dzīves ceļu. Un tad, kad es sāku darīt kopā ar Kristu, tad es sāku nest augļus. Jo, kad es pats, tad es kūpu, krītu, neko nevar darīt. Un kā Kristus arī saka, bez manis jūs nespējat, jūs paliekat manī, un es jūsos, tad jūs nesat daudz augļu. Amen. Bez Kristus es nekā, un tad arī es redzu dzīvē, kad es eju kopā ar viņu, tad man parādās mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība. Tādi 5 jautājumi. Kas ir tas gara auglis vai tie gara augļi, kuri ir visvairāk redzami tagad tavā dzīvē? Kur tu varētu pateikt, tā, ja uzreiz izlas vēlreiz varbūt, jā? Jā, tad kuri no šiem visvairāk šobrīd tavā dzīvē izpaužās? Jā. Mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība, jeb citā tulkojumā ir paškontrola. Es tādu paškontroli tagad ir. Jā? Ka tu spēj kontrolēt sevi. Jā, tev pieņemsim tā kā vakardien. Toms tur sataisīs mēslu sev. Jā. Un labi, es no sākuma tur aizdarātu, bet man no viņa vienā mašīnā jābrauc ir. Un es braucu viņā mašīnā, un es bez nevieniem pārmetumiem. Vienkārši runājam, es saprotu, ka viņš jau nezina, viņš jau nemāk. Viņš jau nezina. Mācās. Viņš atnāca ar savu braurību ātri, gribēja to visu padarīt. Es saprotu, ka viņš vairāk sataisīs mēslus nekā labumu no tā visa, bet viņš jau nemāk. Un man ir tas jāsaprot. Es nevaru viņam tagad pārmest par to, ko viņš nemāk.
Un tas ir tajā pacietībā. Un aizbraucām, mums arī bija ko parunāt pa ceļam, nebija tikai... Nu, paškontrole ir tas, ka tu tam otram cilvēkam tā kā nebrēc uzreiz virsū, jā. Ka tu izproti situāciju. Jā, tu izproti situāciju, bet tur es arī vēl ielikt arī mieru. Nu tādi, jā, varbūt tev sākumā bija, bet pēc tam tu tā kā, tu atnesi tā arī tādu mieru, ja, jo tu varētu arī uzsprāgt, jā, tajā visā, vai ne? Paldies, Armand, kā tev? Liekas, Kurš kas tev būtu šobrīd? Šobrīd. Es domāju, tā uzticamība. Labi. Kad es uzticam arī uz draugu. Labi, nē, viss ļoti labi, jā. Tas ir tas, ko tu ieraugi, jā. Miers arī droši vien, ka Kristīna teica, ka viņi vispār mani iemīlējās, ka man ir miers, ja? Manī miers, tā kā upē. Ka nevis tur, cik es tur skaists, vai kā bet Viņu pievilka miers ļoti labi. Es biju pārsteigts, ka viņa Tas miers, jā, kas viņā bija. Miers ir. Vienkārši klusums. Nav hauss. Nav vētras, nav nekā. Nu, faktiski bija iemīlējusies. Kā tāds, saprot? Man tas bija visu laiku. Man jau vispār tur laukos bija tāds nemiers. Nu jā, ka tu redzēji tādu Un es biju tajā stabilitāti. panikā arī iepriekš. Un tad, Man arī Armāns asociēs ar mieru. un tad tāds miers. Es viņu arī saucu par miera mikus. Jā, miers. Es varu sakt, viņš tāds Brālis miera mikus. Viņš tāds miera mikus, es viņam saku. Kādam, ja kāds man prasa. Vārds Mikus varētu būt. Tāds vienkārši, nezinu, tas tāds vienkārši teiciens. Nezinu, tas vienkārši tāds teiciens. Tas ir kā kaķīši, kas mierā čuči. Bet, nu, tad, kad vajag, tāpat ir arī. Var To mēs pateikt. neredzam. Nē, es nerunāju to. Es domāju, vispār dzīvē. Nu, viņš var rīkoties. Pateikt. Viņš var rīkoties. Jā. Nepateikt, jā. Ar gadiem, jā. Bet Jēzus arī bija miers, un viņš Jā. arī teica, un viņš Jā, darīja, viņš pārāk nolādēja ļaunos. Tie un vienkārši viņš- gara tas augļi, tāds kur Dievs miers ieliek pašs. vienam vairāk, vienam mazāk. Tos visus augļus. Tieši tā. Kā viņi izpaužās. Jo raksturs. tu jau nevar teikt, ka Dievā nebija mīlestības, ka viņš darīja tādas lietas. Es teiktu otrādāk, viņā bija ļoti liela mīlestība. Jo tāpēc, ka viņa sirds bija sagrauta, ja, par to, kā cilvēki rīkojās. Un tāpēc viņš, tā kā tajā savā, ja, Disciplinē, jā. tā kā saucienā, ja, tā kā, ko jūs darat? Nu tā, ja es tā teiktu, ko jūs darat? Apstājieties, ja, ko jūs darat? Ir bijis kādreiz jums tāds izmisums, ja? Ko jūs darat? Man kādreiz ir, es tā skatos uz cilvēkiem, tur karš, tur vēl kaut kas liekas, ko jūs darat, ar ko jūs nodarbojaties? Ja? Priekš kam? Tā, kas Kristīnai kā tur ir? Laikam atturība. Un tas nav tikai kaut kādās situācijās. Nu, Tas ir, šajā brīdī. visās lietās. Varbūt dzīvē. arī šajā brīdī, Maz- tā nav obligāti jāņem kaut kā, jā. Garīgi tas ir, ka tu atturies no grēka, jā. Mhm. Bet, Nu, ka tu neliec tas to, ko arī nevajag, Bet jā. tā ir arī tā Nāk pie paškontrola. Tā ir tā Dieva. paškontrola arī, jā. Es sevi atturēju no visa. Un kaut kas tur nāca līdzi, un tu vienkārši cīnies ar gadiem, jā, un tu tiec vaļā. Un tas atturības, tas augurs, viņš palīdz. Atturība arī no lietām, nu, tur pārmērīgi tur nesapirkties, tur kleita un kurpes un somiņas. Tā, visi, Ieva. jā. Nāc Nu, aizlūdz pa Ievu. Tie vispār tu nevari nodzīvot dzīvi bez mīlestības. Es nezinu, naidām slēgt dzīvot, tas ir degradē sevi. Jā. Saslims ātrāk Jā. nekā. Nērot stāvoklis Un sabruksinās visvairāk, vienkārši. ja tu tie augļi pazūti, ka tu esi tālu no Dieva. Nu, Attālinies no Dieva, jā. Bet visu laiku jātur. Kamēr tu esi klātbūtnē, viss ir labi, jā. Tad ir miers, prieks, mīlestība, piedošanās. Labi, paldies kā Gitai. Es varbūt izklausīsies tas baigi augstprātīgi un lepni, bet es esmu pateicīga Dievam un es tiešām dodu visu godu Dievam, kad es varu būt no katrā tā augļa kaut kādā Pat liecība ir. dimensijā kaut kur, bet es varu pateikt, ka katrā man ir jāpieaug. Ja šodien bija Mums visiem, jā. ļoti tāda laba liecība. Pirms braukšanas, viņi saka, nu, ieliec ūdeni man somiņā. Es saku, padzeršu kafiju un ielikšu. Un tad ir tā situācija, viņa gribās tai tagad, vai ne? Tūlīt. Un es saku, nē, es padzeršu kafiju. Un tā arī bija, es ieliku iekšā un neskrēju, neņēma. Gaidīja. Tātad tā pacietība Es augsta. esmu ļoti pateicīga Dievam, jā, kad viņš man Uzticēties. māca un dod man arī gudrību, kā iziet tām situācijām cauri. jā. Paldies, Ieva, kā tev?
šī jautājumā? Man šodien pat meita uzdāvināja kapiņu, tur rakstīts bija, ka es esmu pacietīga. Es tiešām gaidu un gaidu, kad kaut kas notiks tur vai šur. Un dažreiz neizturu, bet ķeros pati klāt. Bet vispār pa lielam varbūt, kad pacietība ir tāda viena šķautne, kurā Dievs man ir iedevis spēku būt. Ticamība varbūt, tas ir tāds galvenais. Bet noteikti, kā Gita teica, visas tās sfēras izpaužās atkarībā no situācijas un mirkļiem. Jā. Bet mums ir, kur pieaugt. Jā, kad Dieva gars mūs pamudina. Man ir uzticamība un atturība. Mīnus vai plus? Plus. Par mīnus stūņās mēs runāsim vēl. Tur viss ir, es domāju. Nē, man nav. Man trūkst mīlestības. Man trūkst mīlestības, reāli man trūkst. Prieks varētu būt vairāk. Gribētos vairāk. Jā, un mieru arī varētu vairāk. Priekā es arī varētu trenēties daudz vēl. Pacietība. Par šo vispār nerunāsim. Man jau visam vakar vajadzēja būt. Par prieku. To, ka kristieši nevar tur Priecāties. izgāja no pasaules, un viņiem ir Dieva prieks, protams, bet bieži vien pārprot, un viņi nepriecājās, ka neizrāda to pasaulīgumu tādu. Tā kā emocijas. Vai neprot priecāties? Emocijas. Vai nezinu, kas ir pareizs prieks? Jūs reliģiski varbūt. Pārāk nopietni. Jā. Nedrīkst vairs ne jokot, neko, jā. Pasaulīgais attīrība. Jā, tā reliģija. Jā, jokot arī, piemēram, es arī saku, ka jokot ļoti labi ir, ka mēs pajokojam, bet tas, lai tas joks nebūtu tāds, ka tas apgreicina citu cilvēku, jā. Neaizvaino, jā, to otru cilvēku, jā. Man ļoti bieži patīk pajokot, mēs tur ar Laurts pajokojam, tur Vilnis atnāk, mēs tur pajokojam. Mēs noskatījāmies filmu, to Jēzus Kristus ciešanas. Visi ienāca istabā, visi man, kas mēs te esam, mēs skatījāmies visu filmu. Viens tur paņēma popkornu, viens tur čipšus, viens tur, jā, lazaņu, tur, bija tā kā kinoteātrī, visi sasēdušies, jā. Un tagad notiek tas viss, tad, ja mēs tur ēdam visu un skatāmies to filmu, vai ne? Es domāju, labi, paldies Dievam, ka jau lielākā daļa līdz tam trakākam momentam bija jau noēsta, jā. Bet es vienā brīdī vienkārši skatījos, vienkārši ēdu čips šitā te. Un pēc tam, kad tā aina bija beigusies, man arī čipši izbeidzās. Un es tā domāju, ārprāts vienkārši. Es skatos vienkārši, man nav nekāda emocija. Es ēdu čipšus, jā. Kā jau tāds notrulinājums kaut kāds iekšējs, jā, tāds. Es atceros, ka es to filmu skatījos pirmo reizi, jā, man pilnīgi tā aizskāra, jā, tu pat ēst nevarēja tajā brīdī, jā. Un tad es domāju, vai nav tieši tas pats, ka mēs esam tā pieradināti, un tas arī tāda vēlna triks ir, jā. Tad ir, vai cilvēki man apkārt redz Kristus raksturu manā dzīvē, un kā tas izpaužas. Es domāju, šo jautājumu es varētu par tevi atbildēt, vai es redzu, es par sevi. Jā, vai tu redzi, tur, piemēram, tur... Mēs te varētu sākt. Ievāj. Tu kaut ko teici par prieku, bet es redzu vienmēr tevī prieku. Tas, kā mēs redzam, tieši tā, kā mēs redzam, vai ne? Es redzu, piemēram, tevī. Es nevaru iedomāties tev bez prieka, jo es vienmēr redzu tevī prieku. Uzticamība. Pagaidi. Jā. Mīlestība, es redzu tevi katru reizi, tātad, jā, miers, ko es teicu, pirmais prieku, mīlestība, mieru es redzu tevi, kad es vienkārši to piedzīvoju pat, jā, kopā. Tātad tālāk pazemību, arī es esmu novērojis nevienmēr, bet lielāko daļu. Tātad, kas mums vēl bija pacietību. Labi, pietiks, viņai jau sāk jau spārni augt. Atturību. Es sāku justies nērts. Atturību. Varbūt, kad es pavisam nerunāšu, mēs kāds runājums vienu cilvēku. Atturību, nē, viņai no ēdienu jāturās. Pagaid, es vēl neesmu saldumiem. Atturību. To mēs pastrādāsim. Pie atturības, ko es gribu pateikt to, lai Dievs to vada, kad tev ir tur vēl vairāk jāiet tajā atturībā, tāpēc, ka tas arī izmainīs tavas ļoti tuvas lietas dzīvē, ja tu pie tā piedarbosies pie atturības tieši. Tu pati zini. Noteikti ir ļoti mainījies, kopš mēs satikāmies. Un visu šo gadu laikā, kopš es viņu pazīstu. Jo Dievs viņa raksturu ir slīpējis, mainījis un
viņam ir tā spēja bremzēt. Jā, es teiktu, ka tā paškontrole kaut kā Atturība. ir redzama, jā. Ka viņš spēja arī savaldīties, savākties un varbūt pat neizspērt visu ārā, ko viņš gribētu izspērt. Kur agrāk tas bija vienkārši kā piešķilt sērkociņu, un tur jau viss deg. Bet tagad ir tā bišķi tā Dažreiz apdomu. vēl ir, bet nav. ar apdomu vairāk jau ir, jā. Tā paškontrola noteikti ir izaugusi. Jā, uzticamība. Jā, nu tāda dievbijība, es teiktu, ir tā, kas viņu pasargā un tur tajās robežās un audzina. Jā. Un ticības dāvana viņā. Tur nebija. Nu, nav, bet tas ir tā. Nākošā pieliktā. Tā, es par Armandu. Ticība dāvanas, tie ir augi. Jā. Tā, ko es tā esmu ievērojis no šitā visa, ir miers, jā, kā mēs jau teicām, jā. Es teiktu, laipnība arī. Nu, tāds laipns, nu, tāds pieklājīgs, teiksim tā, jā. Respektē. Jā. Uzticamība, jā. Lēnprātība, jā. Un atturība. Par atturību es tā neesmu. Nu, man tad vairāk vajadzētu dzīvē redzēt. Bet tas, ko es redzu, jā, varbūt, nu tāda, jā. Es ticu, kad ir lietas priekšā, kur atturās un viss, bet es vairāk uzsvērtu uz tām, jā, ko es tu teicu, jā. Tad miers, laipnība, uzticamība, un lēnprātība arī, jā. Jā. Tā es noskatu, nu, ko es redzu. Droši vien, ka tev varbūt ir vairāk, jā, bet vienkārši. Savu otru pusi. Jā, runā par savu otru pusīti, jā. Es domāju, tā labprātība. Es tādu labprātību vienmēr. Un atturību, to, ko arī Kristīna runāja. Es domāju, arī mīlestību. Es domāju, ka visi Bet kuri tev liekas paši spēcīgākie viņā, tieši spēcīgākie? Protams, ka mums visi ir pa bišķiņam, jā? Bet tieši, kuru tu... Uzticamība, atturība un labprātība. Ok. Tieši labprātība, ka es viņā labprātībai. Nu, ka tu atbildi droši vien, ka tev palūdz kaut ko tu izdari, jā? Tu tā kā, nē, dari pats. Jā, bet tā kā labprātīgi. Rafels vienmēr saka, nē. Un paprast visu laiku atbildēt. Visiem es kaut ko daru. Jā, Priekš nu sevis. jā. Tā arī tā labprātība, jā, ka visiem Sev atstāju un novārtā. Bet es cenšos tagad Nu, mainīt. tad jāsāk būt labprātīgai pret sevi arī. Es nav teicu, ka priecīga, Jā. Prieks vienmēr ir. viesmīlīga, ja, izpalīdzīga, ja vajag, pat ja viņai ir pašai arī daudz. Ļoti galvas, kā saka, man dzemdēja mīmī, kā ķeni dzemdēs viņai zvanu, man jau pirmā reize ar pieredzi. Un viņi visu padomus iedeva, visu palīdzēja, tas bija vienkārši. Mums tam vēl pazunīja, painteresējās. Un Eliņi iedeva omega, jā, vai kā. Nu jā, un tas tāda, tu zini, pat ja kaut ko to, kaut kādas, nu, tur negācijas starpā bija iepriekš, viņi vienmēr tik un tā atnāks un tā sirds. Nu, kā viņi teica, jā, mīlestība, jā, pāri visam. Piedošana arī, jā. Jā. Un es arī ātri aizmirstu kaut ko. Vispār par ko mēs tur strīdējāmies, jā? Es nezinu. Es arī aizmirstu, tā kā, nu, tas... Te jums jānāk ir Ievas bariņā. Tā arī vienmēr visu aizmirst. Jā, nu, tā kā, tas arī tas... Ko tu man tur no rīta izdarīji? Nevar atcerēties. Dievs var vieno visus savā mīlestībā. Jā, Amen. un tad Amen, tāda jā. izdarība Jā. Kad tā 31. nodaļa Salmāna pamācības, teica sieviete. Gan Ieva, gan Vita, tikai mums vēl vairāk vajag pieaugt tajā. Bet, nu jā. Tā labi, pēc tam izlasīsim. Vēlāk, Nu, tur pirmās ir arī par to, kad uztur savu namu, ka viss Jā. ir savu vīru Jā. ceļ, nu, tā kā viņš ir, nu, kā tur bija vārtos. Nu labi, pēc tam, jā. Pēc tam saka. Paldies par taviem Jā. mīļajiem vārdiem. Paldies, jā. Lauri, Ļoti par Gitu, jā? Jā, protams. Man ir tās... Tev vajag bībeli? Tev Nē, vajag skatīties, kas nevajag. kāda Es auga. neizlasīšu. nevajag viņam ir galvā. Ok. Viņas tā uzticamība. Ka man ir liels arī prieks tagad ir par to, ka viņa ir iemācījusies to, ka nebērt pērles cūkām, nu, kad ir mākslē. Neskrien, nu,
neskriet ar galvu sienā iekšā, kā viņi savs saka, tikai, jo viņi ir izdarījusi savu un visu laiku, atstāt tālāk ir Dieva darbs. Tas ir Dieva darbs tālāk, viss strādāt, vai tas cilvēks pieņem vai nepieņem. Kādreiz viņi gāja līdz ganu, viņi cilvēki rauj, un beigās viņa cieš no tā, visi viņi pārdzīvo un cieš. Bet tas jau ir jādara Dievs, Dievs to izdarīs. Tā ir atturība, ja saucās atturība. Atturība, jā, varētu to teikt. Jā, un kad viņi ir Un arī miers iemācījusies, tajā. atlaist. Viss, Atturība, jā. lai iet, neko. Ir izdarījis visu, un tas ir ļoti svarīgi, tas tā šīs dienas. Nu, tā kā neļauj vairs tā darīt savu pāri. Nākošais ir tas jau, kad uzticamība, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, kad viņi neietekmējās no apstākļu sakritībām vai cilvēku tur līdz nepavalkās. Tas ļoti svarīgi ir, jo neizdzīvo to stāstu, kas viņai nav jāizdzīvo. Tas ir ļoti svarīgi. Un mīlestība, protams, kas ir ļoti svarīga, rūpes un viss tās lietas, kas višķi pa višķam, bet kas man liels prieks, ka viņi ir iemācījusies palaist un atstāt Dievam, neskriet viņam pa priekšu, bet iet viņam no muguras. Tas ir ļoti svarīgi. Paļāvība tāda. Jā. Es domāju, vairāk tieši atturība, jo man gribējās vienmēr izdarīt arī to Dieva daļu. Palīdzēt Dievam. Es spēju atturēties, un ja man bija viens saruna ļoti spēcīga ar Dievu, un Dievs man atklājās, ka viņam paliek sava daļa, un man paliek tikai sava daļa. Amen, jā. Bija brīdis, jā, ka viņi, kā tas ir, kāpēc nenotiek tā, kā es stāstu viņam, tam cilvēkam. Jā, un tad man, jā. Viņi ļoti pārdzīvoja un ļoti pārdzīvoja. Man bija saruna ar Dievu spēcīgi. Labi, bet ja tev būtu jānosauc divas spēcīgākās viņa lietas? Mīlestība pirmais un rūpes, tas ir rūpēšanās. Tas ir pie kā pieskaitās mums? Rūpes? Viņi domā no augļa mīlestība, miers, prieks, apturība, pazemība, pacietība, labprātība, laipnība. Tā ir lēnprātība, Labi. Forši. Vispār, man liekas, visi bija. Visi Par bija. Lauru neviens ko nepateica. Nē, viss kārtībā. Andris varēja par Lauru pateikt. Mēs gribam dzirdēt tevi. Tu par Lauru. Par Lauri? Tā kā es novēru. Labprātība. Tā, labprāt. Tas ir tas, ko es ieraugu uzreiz. Uzticamība, jā, arī. Un prieks. Jā. Tādas, tās, ko es redzu pirmais uzreiz, kas man... Jā, un es gribu papildināt Pazemība. Pazemība. Viņš Ok. ir pazemīgs. Jā, pazemība. Viņš savā pazemībā ir ļoti svētīts no Dieva. Un atturība, varbūt tur varētu arī vairāk darbu, tā kā pats vēl piedomāt. Atturība, jā. Tur vajadzētu. Tāpēc teicu, pie atturības tur var daudz kas būt, jā. Man liekas, ka vajag viņam padomāt par atturību. Kā es Man varu liekas, no Ilija malas arī. pateikt. Tā bija viena, ar ko es teicu, kur Jā, viņai vajadzētu atturību. Un tad tas ļoti izmainīs vispār. Es redzu garāk daudz izmainīs lietas viņas dzīvē uz labo pusi. Un Laurim ir vēl, man patīk arī miers, kas ir... Runčuks. Kas ir tādā, nevis tādā ikdienišķā mierā, bet tas ir tas miers, kas nāk no augšienes, tāds miers, jā. Jo bez Dieva mēs nevaram. Katru mūsu veido. Viņš arī atklāja, tad, kad nāca Dieva tūmā, viņš vienkārši tev atklāja, ka šī lieta tev mazliet šobrīd pieklibo. Svētajā garā, taisnība miers un prieks svētā garā, tāda ir Dieva valsts. Taisnība, miers, prieks svētajā garā, taisnība, miers un prieks svētā garā, tāda ir Dieva valsts. Vai tu nevēlies būt daļa no tās? Vai tu nevēlies būt daļa no tās? Vai tu nevēlies būt daļa no tās? Nāc kopā iesim mēs kopā, vai tu nevēlies būt daļa no tās? Vai tu nevēlies būt daļa no tās? Vai tu nevēlies būt daļa no tās? Nāc kopā iesim mēs kopā. Dziļš miers ir Dieva valstībā. Kāds prieks, nāc kopā iesim mēs to. Svētais, kas tevi lūdzu,
ikdienas, kurā mēs nespējam kaut ko izdarīt, Dievs, un Tavs uguns un Tavu gudrība ir atklājums, tas apklāsums, tas atnes gudrību, tas atnes risinājumu. Tu zini, Dievs, mūsu katru situāciju, Tu zini mūsu katru ģimeni, Tu zini mūsu katru bērnu situācijas, Tu Jā, zini Tēvs, jā. katrā jomā, kur mēs nespējam iziet cauri, kungs, Dievs, un es ticu šajā brīdī, kad Tavs gars ir pie mums, tas izmaina, ka tas jau tagad izmaina visas tās lietas, kurās mēs nespējam būt, nespējam iziet cauri, kungs, Dievs, un nāc un palīdz pie manis, pie katra kungs, Tēvs, es Tev pateicos. Paldies, Svētais Gars, ka Tu esi tas, kas runāja šodien, un tas, kas ir runāts uz priekšu. Turpini runāt caur mums, Svētais Gars, es Tev pateicos. Un es arī lūdzu, Svētais Gars, nāc un atklāj man tās rakstītas, un katram ikvienam, kurus mēs vēl nesaprotam, kurās mēs vēl neredzam atbildes, Dievs. Es lūdzu, Svētais Gars, nāc un maini mūsu domāšanu, mūsu skatījumu, Dievs, lai mēs varam ieraudzīt vēl vairāk Tevi, Tavu pavestību, jo mēs esam, kā mēs šodien runājam, mēs esam tik daudz pieraduši pie visām lietām, Dievs. Nāc un dod mums šīs īpašās sajūtas, īpašo redzējumu, īpašās tādas sirds aicinājumu mums Tēvs, kur Tu esi ielicis mūsu sirdī, pamodini mums, Dievs, to katrā no mums jau mums ir daudz, Tu esi Dievs daudz, mēs esam mums nolikuši malā, Dievs, nāc un palīdz mums viņu pacelt, attaisīt visu šīs dāvanas, kuras stāv kaut kur plauktos nolikts, lai Tu gribi, lai mēs viņus lietojam katrs ir viens, kungs, tāpat kā ar manu ģimeni, Ānu ģimeni, mana ģimeni, Dievs. Mēs atveram savas sirds šodien vēl vairāk vaļā priekš Tavu garu, kungs, un savas ausis un savas acis garīgās, lai mēs ieraugam visas tās lietas, ko Tu esi salicis pie mums, lai mēs kādām bailēm nedzīvojam, bet lai mēs stāvam un stipri uz Tavu vārdu un veram šīs vaļā jaunās dāvanas, kungs, Tēvs, un Tev pateicos, jo Tu neesi bailības garu, bet dievbēdības garu, mēs esam Tavi bērni, mēs esam Tavi mīļie bērni, kungs, Dievs, paldies par Tavu labestību, paldies par Tavu žēlastību, un arī, lai mēs neskrienam tā, kā mēs gribētu skriet, bet lai mēs paļaujamies uz Tevi, jo Tu esi teicis ne jau no mūsu skriešanas, Dievs, bet viss ir no Tavas žēlastības, Dievs, Tu iedod, Tu pavairo mums, Tēvs, Tu arī mūsu finanses nodrošinas, paldies par mūsu veselībām, kad mēs varam staigāt, mēs staigājam pāri plūstošā veselībā, mums, Tēvs, es pateicos par mūsu attiecībām, kuras Tu kontrolē, kuras Tu regulē, kuras Tu ar gudrību, kas nāk pie mums. Es pateicos par mūsu bērniem, kungs, Dievs, ka Tu vienmēr darbojies pie viņiem, ka Tu joprojām esi dzīves Dievs, un ka Tu veido mūsu bērnu dzīves savās acīs redzams, kungs, Tēvs, Tev pateicos. Paldies Tev, Dievs, ka Tu viņus apgādā, kad mēs nespējam kaut kādas lietas pie viņiem izdarīt, ka Tu, Dievs, visu izdarīt mūsu bērnu dzīvēs, kungs, Tēvs, es Tev pateicos. Neviens matiņš nenāktīs no bērnu galvas, un tāpat no mūsu galvas, Dievs, bez Tavas ziņas. Tu nāc un Tu iedod savu vieglo roku, kungs, Tēvs. Paldies Tev, Svētais Vārds, ka Tu esi šeit, Dievs. Es pateicos Tev par ikvienu katru šodien, kungs, un vadi mūs arī tālāk, kungs, Tēvs. Lai Tavs gars ir tas, kas mūs virza vēl dziļāk, vēl tālāk, kungs, Tēvs. Tā kā mēs šodien arī apstiprinājām, tad lai mēs visi paliekam Tevi un Tavu vārdu, lai paliek mūsos, tad mēs lūgsim to lūgdam, kungs, tad tas notiks, un mēs redzēsim Tavus augļus vēl lielākā, vēl plašākā, vēl sulīgākā izveidā mums katrā, kungs, Tēvs. Paldies Tev svētīgi vienu šeit, kungs, Tēvs, un pasargā mums katru soli. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Armand, jau tu varētu par nākamo nedēļu aizlūgt arī. Paldies, Tev, Debes Tēvs, par šo, ka tiešām mūsu dzīve Tavās rokās, Dievs. Kad Bībelē teica, ka neviens mats mums no galvas nenokrīt bez Tavas ziņas, Dievs, ka visi galvas mati mūs uz galvas ir saskaitīti, Dievs. Un paldies Tev, kungs, ka Tu mūs sargā, Dievs, ka visu šī nākošā nedēļa Tavās rokās, Dievs. Ka Tavs acis ir nomodā, jo Bībelē teica, ka tas, kas mūs sargā, tas nesnauž, Dievs. Un es pateicos, ka Izraēlas sargs ir nomodā, Dievs. Ka Tu esi dienām un naktī nomodā par mūsu bērniem, par mūsu ģimenēm, par mūsu ikdienas soļos, darbos, kur mēs dosimies, Dievs. Ka Tev lielie vareni eņģeļi blakus, Dievs. Jo Bībelē teica, ka tie, kas Tev, kungs, bīstas, tie, kas staigā, kungs, bībā Tavā priekšā, tu sūti palīgi no debesīm, Dievs. Paldies, ka Tev lielie vareni eņģeļi mums blakus, Dievs. Un ka Tavs asins ir uz mums, kungs, mūsu bērniem, Amen. Un tad ugunīga siena ir ap mums, debes Tēvs. Kungs,
Kungs, paldies Tev, Dievs, jo Tu sargā, Dievs. Tu sargā, Tu vadi, Tu svētī. Un svētī mūsu darbu, svētī biznesu, svētī visur, Dievs, kur mēs ejam, Tēvs. Lai pasauli redz, Dievs, ka mums ir lielais un varenais Dievs, kas par mums gādā, kas par mums rūpējās, Dievs, kā apstulis Pēteris saka, mēs maldījāmies kāvis, bet tagad mēs esam atgriezti, mēs esam dvēseļu gana un sargi. Un paldies Tev, ka mūsu dvēseļu gans un mūsu sargs, mūsu glābējs Jēzus Kristus, mūsu vada svētī, un ka mūsu sirdīs vienmēr ir prieks, ka mūsu sirdīs vienmēr ir mīlestība, ka mūsos visi šie gara augļi, Dievs, kā māsa Gita teica, visi šie augļi ir mūsos, mums tikai ir jāpieaug tajā, un paldies Tev, Dievs, ka mēs šajā nākošajā nedēļā pieaugsim vēl vairāk šajos gara augļos, un kad redzēs, Dievs, ka redzēs cilvēku mums apkārt Kristus raksturu, Kristus mīlestību, visu tos augļus, un jo no tā nopratīs, ka mēs esam Tavu mācekļi, ka mīlestības mūsu starpā. Un paldies Tev, ka šajā vidū ir mīlestība, un kad arī Tava mīlestība pavadīs visu šo nākošo nedēļu un visu mūsu mūžu garā, Dievs. Paldies Tev, Kungs. Jēzus Kristus vārdā.